Zēni un meitenes jau atkal esat laipni aicināti pārsteidzošajā piedzīvojumā. Sveiciens visiem tiem, kas ir šeit. Mičiganā tāpat arī mūsu draugiem, kas pievienojuši tiešsaistē no visas pasaules. Mums ir bijis lielisks piedzīvojums, atklājot Bībeles patiesības vairākās iepriekšējās tikšanās reizēs. Šovakar mums ir ļoti nozīmīga tēma, un esmu priecīgs, ka jūs visi esat šeit, jo tā ir viena no nozīmīgākajām tēmām, par ko mēs varētu runāt. Tāpēc aicinām sludinātāju Dagu, lai viņš nāk ārā, un tad mēs dziedāsim kopdziesmu Dzīve ir piedzīvojums. Labdien, sludinātāja Daga! Visas rokas uz klāja pārsteidzošajam piedzīvojumam, puiši un meitenes. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs esat šeit. Tāpat arī es laipni lūdzu tos, kas skatās mūsu internetā vai televīzijā, varbūt arī nākotnē ierakstā. Mēs tik daudz mācāmies par šo piedzīvojumu atrodoties uz šī kuģa, vai jūs zinat, kāds tā nosaukums, viņa majestātes servis. Jā, un šajā brīdī es vēlos aicināt dziesmu vadītājus nākt uz skatuves. Mums ir daži brīvprātīgie, kas palīdz katrā programmā, dziedot mūsu kopdziesmu Dzīve ir piedzīvojums. Piecelsimies un dziedāsim kopā Dzīve ir piedzīvojums. Āmen. Jūs varat apsēsties. Vai zināt, tas ir ļoti interesanti, ka mums ir Bībeles jautājumi no bērniem dažādās valstīs, un mūsu valsts Amerikas un no dažādām pasaules daļām, jo tas ir kā plaši atvērts fórums. Mēs nezinām, kādi jautājumi būs, bet mēs esam priecīgi tos saņemt. Labi, esam gatavi pirmajam video jautājumam. Sveiks, sludinātāja Dāga. Mans vārds ir Jonas Ālens. Mans jautājums ir, ja Jēzus ir visspēcīgs, kāpēc viņam bija jāmirst, lai mūs glābtu? Labi, ja Jēzus ir visspēcīgs, kāds viņš arī ir, kāpēc viņam bija jāmirst, lai mūs glābtu? Vai Dievs nevarēja vienkārši teikt, nu tev ir piedots? Tāpēc, ka Dievs ir labs ķēniņš. Viņš nav tikai mīlošs tēvs, viņš arī taisnīgs ķēniņš. Tāpēc viņš nevar pārkāpt pats savus likumus. Pirms vairākiem gadiem dzirdēju stāstu par karali kādā no austrumu valstīm. Un viņam bija harēms, viņam bija daudz sievas. Bija likums, ka neviens nedrīkst skatīties uz karaļa harēmu. Pretējā gadījumā viņam izdūra acis. Vienu dienu karaļa iemīļotais vecākais dēls, kas bija princis, bet tam nebija nozīmes, iegāja harēmā. Šī ziņa nonāca līdz karalim, un karalis domāja, ko man tagad darīt. Es esmu mīlošs tēvs, bet arī taisnīgs karalis. Un man ir jāizpilda paša izdotais likums, bet es arī nevēlos zaudēt savu dēlu. Vai jūs varat iedomāties, ko karalis nolēma darīt? Viņš izdūra vienu aci savam dēlam un izdūra vienu aci pats sev. Tā viņi abi varēja redzēt, un viņš bija pildījis likumu. Dievs ir mīlošs tēvs un taisnīgs karalis. Viņam ir likums, bet mēs to pārkāpjam, un par to ir sods, kas ir nāve. Jā, viņš ir pietiekami spēcīgs, lai varētu mūs izglābt, bet viņš nevar pārkāpt pats savu likumu. Tāpēc viņš teica, es jūs ļoti mīlu, es par jums nomiršu, lai izpildītu likumprasības, lai jums nebūtu jāmirst. Ja tu mani mīli un man kalpo, tev var tikt piedots. Un tieši tā viņš izmanto savu spēku. Labi, ļoti labi. Kāds nākamais jautājums ir? Mans vārds ir Adara, man ir 10 gadu, esmu no Čikāgas. Mans Bībeles jautājums ir, vai Svētais Gars ir patiesa būtne, vai arī viņš ir gars? Labi, vai Svētais Gars ir tikai spēks, vai Svētais Gars ir būtne, līdzīga tēvam un dēlam? Atšķirība starp tēvu un dēlu un svēto garu. Jēzus sacīja, kristiet tos Dieva tēva, Dieva dēla un Dieva svētā gara vārdā.
No visām Dieva būtnēm svēto garu ļoti iespējams ir visgrūtāk iztēloties tāpēc, ka svētais gars Bībelē dažreiz tiek attēlots kā vējš, varens vējš. Jēzus teica, vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezinu, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat darbojas arī Dieva gars mūsos. Dažreiz svētais gars tiek salīdzināts ar ūdeni, dažreiz tiek salīdzināts ar uguni, un kad Jēzus tika kristīts, svētais gars nonāca kā balodis. Tāpēc viņš ir gars. Mums ir grūti mūsu trīsdimensiju pasaulē to saprast, bet viņš ir ļoti reāls, un viņš šobrīd ir šeit. Es sajūtu un redzu viņa vadību manā dzīvē un citu cilvēku dzīvēs. Bet viņš ir ļoti reāla persona, un Jēzus teica, kad nāks patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet rādīs jums gaidāmās lietas. Un Jēzus saka, ka svētajam garam ir jūtas, viņš var būt apbēdināts. Kā svētais gars vada, to var ieraudzīt jau sākot no 1. Mūzes grāmatas, kur ir teikts, ka Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un tā cauri visai Bībelē līdz Atklāsmes grāmatai, kur ir teikts, ka gars un līgava saka nāc. Tāpēc svētais gars ir atrodams cauri visai Bībelē kā persona, bet ne ar tādu fizisku ķermeni kā mūsējais. Labi, man šķiet, ka tagad būs mūsu pēdējais video jautājums. Sveiks, sludinātāji! Mans vārds ir Ādams, un mans jautājums ir, vai citi ticīgie cilvēki, kas dzīvo saskaņā ar gaismu, kas viņiem ir, arī dosies uz debesīm? Labi, jautājums ir, vai cilvēki, kam ir cita ticība un varbūt pat ne kristiešu, bet kuri dzīvo visā gaismā un patiesībā, kas viņiem dota, kas notiks ar viņiem, vai viņi tiks glābti? Ziniet, tur būs kādi, tas nebūs vairākums, bet būs izņēmumi. Redziet, Bībelē ir teikts, ka neviens nedosies uz debesīm bez Jēzus. Nav cita vārda, nav cits vārds zem debesis cilvēkiem dots, apstuļu darba 4. nodaļa, kurā mums lemta pestīšana. Tikai caur Jēzu mēs visi varam būt debesīs. Būs varbūt daži, kas būs debesīs, kas īsti nesaprata, ka tā bija Dieva žēlstība un Jēzus upuris, kas viņiem nopirka biļeti. Jūs iespējams esat dzirdējuši stāstus, kad kāds iebrauc Taco Bell ēstuvē, un viņi vēlas izdarīt kaut ko jauku personai rindā aiz viņiem, tāpēc viņi jautā kasierim, cik liels ir viņa pasūtījums. Viņi pasūtījumu jau ir izdarījuši un gaida, ka to varēs saņemt. Kasieris saka $5, un viņš saka, labi, es samaksāšu par to pasūtījumu un aizbrauc. To sauc par izlases veida laipnību. Un tie piebrauc pie lodziņa, lai samaksātu par savu maltīti, bet viņiem saka, ka tas, kas ir aizbraucis, jau samaksājis. Tādā veidā parādīs žēlastību šiem cilvēkiem, izdarot kaut ko jauku. Debesīs būs cilvēki, kas dzīvoja pēc tās gaismas, kas viņiem bija. Dievs runāja uz viņiem caur savu garu, caur eņģeļiem. Varbūt viņi nekad nebūs dzirdējuši par misionāriem, sludinātājiem, nekad nebūs lasījuši Bībeli, bet Dievs zināja viņu sirdis. Viņi paklausīgi bija likumam, ko tie zināja. Romiešiem 1. nodaļā runāts par pasaules cilvēkiem, kuri nezina par Dievu, bet viņi dzīvo saskaņā ar tiem likumiem, kurus redz dabā, un Dievs viņus svētī par to. Tātad var būt cilvēki uz šīs pasaules, kas dzīvo saskaņā ar saņemto gaismu, un viņi būs debesīs. Arī sīrietis Nāmans būs debesīs. Mēs šovakar par viņu runāsim. Jēzus teica, jā, bija sieviete no Sīrofēniķijas, kuras meitu Jēzus dziedināja. Viņas lūgšanu Dievs atbildēja. Dievs dzird visus šīs zemes cilvēku lūgšanas. Pat ja daudzi nezina, ka Dievs ir tas, kas atbild viņu lūgšanas. Bībelē ir teikts, ka Dievs sūta lielu lietu un sauli pār taisniem un netaisniem. Labi, ar to mēs noslēgsim šīs dienas Bībeles jautājumus. Nākamajā programmā mums būs atkal citi. Tagad mums būs ļoti svarīga nodarbība. Paldies, sludinātāja Ros, mums tiešām ir ļoti laba un nozīmīga nodarbība, un šobrīd mēs runāsim par ceļojumu cauri jūrai. Mēs šeit esam uz kuģa, un Bībelē ir daudz, kas stāstīts par jūras piedzīvojumiem. Jonam bija jūras piedzīvojums, viņam bija jāiet pa dēli, un viņš tika pārmests pāri bortam. Arī Noam bija jūras piedzīvojums. Arī jaunajā derībā Bībele stāsta par Pāvilu, kam bija jūras piedzīvojumi. Vai zinājāt, ka apustuļu darbu grāmata runā par lielu vētru, kurā kuģis tika satriekts? Un Jēzum ar viņa apustuļiem bija pāris jūras piedzīvojumu, ne? Un Bībelē jūs varat lasīt, ka Izraēla bērni jaunpiedzima jūras piedzīvojumā. Atkārtosim mūsu atmiņas pantu. Jēzus saka, patiesi, patiesi es jums saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam debesu valstībā. Viens no vēsturē vislielākajiem jūras piedzīvojumiem bija Denkerkas kauja 1940. gadā.
Tur bija apmēram 340,000 Francijas un Anglijas karavīru, kas bija ielenkti Francijas piekrastē, un vācu nacisti viņiem uzbruka. Viņi gatavojās viņus pilnīgi iznīcināt. Tie bija iesprostoti, viņiem nebija kur doties, Britiem vairs nebija flotes, ar ko viņus glābt, un izskatījās, ka Franči un Briti zaudēs savu armiju jau Otrā pasaules kara pašā sākumā. Viņiem bija nepieciešams brīnums. Vispēcot Winstons Čērčils teica, mums viņi ir jāizglābj, paņemsim laivas. Viņi teica, kur lai mēs tās raujam? Viņš saka, mēs esam angļi, mums ir laivas visās malās. Mums ir burru laivas, makšķerēšanas laivas, lai arī visi tiem, kam ir jahtas vai ceļojuma laivas, jebkura laiva, kas vien turas uz ūdens, lai dodas uz turienu un izglābtos vīrus. Un viņi tā izdarīja, un tā bija viena no lielākajām jūras evakuācijām. Dažās dienās tika izglābti 340,000 jūras karavīru. Kad vācu karaspēki uzbruka viņiem, lai tos iznīcinātu, ja vāciešiem tas izdotos, viņi būtu pagalam, bet viņi ceļoja pāri jūrai. Lai visus evakuētu, bija vajadzīga apmēram nedēļa. Vai jūs zināt, ka tagad no Francijas uz Angliju var nokļūt, dodoties zem jūras? Es nerunāju par došanos zem ūdens, es runāju par došanos zem pašas jūras. Viņi izraka tuneli, ko nosauc par kanāla tuneli, jo tas bija Britu kanāla tunelis. Tas bija apbrīnojami, kā viņi to darīja. Viņiem bija lielas urmašīnas, viena nāca no Francijas, otra no Anglijas krasta. Viņi raka tuneli zem ūdens, zemē, un viņi satikās tikai dažu milimetru nodīdi. Tehnoloģijas mūsdienās ir pārsteidzošas. Tagad jūs varat izbraukt cauri tunelim 35 minūtēs. Jūs varat ceļot zem jūras. Vai jūs zinājāt, ka Bībelē runā, ka Dievs veda savus ļaudis nevis pāri jūrai, nevis zem jūras, bet cauri jūrai? Izejot piedzima tauta, jo viņi devās cauri jūrai. Ja jūs vēlaties no jauna piedzimt, arī jums ir jāiet cauri jūrai. Bībele mums saka, ka Jēzus teica, ja jūs nepiedzimstat ūdenī un garā, jūs neieiesiet debesu valstībā. Mēs uzzināsim, ko tas īsti nozīmē. Izraēla bērni piedzima ūdenī. Jūs varat lasīt 1. korintiešiem 10. nodaļā, kad viņi devās cauri jūrai, Mūzes kristīja visu tautu jūrā, un Dievs sūtīja uguns stabu. Dievs viņus kristīja ar gaismas stabu uguni. Tas ir gars. Tas nozīmē, ka viņi tika kristīti gan ūdenī, gan garā, un viņi kļuva par jaunu tautu, kas tika izglābta no Eģiptes verdzības. Dievs jūs izglābja no kalpošanas vēlnam, ja jūs esat dzimuši ūdenī un garā. Jēzus teica, ka tas ir ļoti svarīgi. Aplūkosim pirmo jautājumu, ķersimies klāt nodarbībai, domāju, ka mums būs jautri, kamēr mācīsimies. Vai mums ir izvēle būt glābtiem? Vai jūs zinājāt, ka dažās baznīcās māca, un šīs personas liktenis ir būt glābtam, bet tās personas liktenis nav būt glābtam? Un Dievs debesīs skaita oliņu, boliņu, žimpiņu, rimpiņu, es tev glābšu, oliņu, boliņu, vai Dievs tā dara? Vai arī viņš visiem dod brīvu izvēli? Un mums ir jāizlemj, vai mēs vēlamies viņu mīlēt un sekot, vai dzīvot pasaulē un vēlnam. Jums ir jāizdara izvēle. Bībele saka, izvēlēties šodien paši sev, Jozuvās 24:15, kam jūs kalposit? Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Viens no pēdējiem aicinājumiem Bībelē saka, ik viens, kas ņems dzīvības ūdeni, ik viens. Jums ir jāizvēlās, lai tas piepildītos. Kristus teica, nāc pie manis. Viņš aicina mūs nākt, bet mums ir jāizdara šī izvēle, jo jums tiek dota patiesa brīvība. Jūs zināt, tas ir kā tajās bildēs, kur mazs vēlniņš uz viena pleca, bet eņģelis uz otra pleca. Jēzus teica, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Ir divas balsis, kas nostājas pret jums, un Jēzus, kas vēlas jūs aizstāvēt. Bet jums pieder izšķirošā izvēle, jums ir jāizvēlas. Nedaudz tālāk, Bībelē Mateja 6:24 ir rakstīts, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jo neviens nevar kalpot diviem kungiem. Kā jūs tiekat galā ar kārdinājumiem? Visi mēs tiekam kārdināti katru dienu. Vai tas ir grēks tik kārdinātam? Vai Jēzus tika kārdināts? Bībele saka, ka Jēzus tika kārdināts, bet vai viņš grēkoja? Nekad viņš negrēkoja. Bībele saka, ka Jēzus grēku nepazina, viņš bija bezgrēcīgs šķīsts. Es tieku kārdināts, jūs tiekat kārdināti katru dienu. Kā tad mēs varam iegūt uzvaru? Kā varam sakaut velnu, kad tiekam kārdināti? Vai jums ir kādas idejas? Ko darīt, kad tiekam kārdināti? Pieprasiet Dieva apsolījumus Bībelē un lūdziet. Bībelē ir teikts, stāviet pretī velnam, un ko viņš darīs? Viņš bēgs no jums, tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.
Otrais jautājums. Ko Dievs grib, lai mēs izvēlamies? Bībele mums saka, Dievs ir teicis, es nolieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tāpēc izvēlies dzīvību, lai dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. To teica Mūzes, Dieva iedvesmots Izraēla tautai. Katram no jums ir izvēle – dzīvība vai nāve. Mūzes teica svētību vai lāstu, dzīvību vai nāvi, ļaunu vai labu. Jums ir jāizvēlās, ko jūs vēlaties katru dienu. Ja jūs izvēlaties klausīt vēlnu un domāt, tas man darīs laimīgu, viņš ir melis. Viņa kārdinājumi beigsies ar jūsu sāpināšanu. Kā es varu parādīt Dievam, ka es gribu izvēlēties būt Dieva pusē un dzīvot viņam mūžīgi? Bībele Apustuļu darbu grāmatā 2. nodaļā 38. pantā, vai redzat, kas tur teikts? Atgriezieties no grēkiem un liecieties, kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Tā ir jūra, kam mēs dodamies cauri, kur tiekam nomazgāti. Un tas ir simbols jaunam sākumam, tiekam kristīti. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs, tas kungs, man nav prieka par bezdievju nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. To nozīmē nožēla. Pirms jūs tiekat kristīti, Bībelē saka nožēlojiet. Nožēla nozīmē, ka jūs pasakāt Dievam, ka jums ir žēl. Viņš saka, atgriezieties no saviem ļaunajiem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt? Dvēsele, kas grēko, mirst, un ja jūs pamanāt, ka dodaties prom no Dieva, nesarunājieties ar Dievu, nedomājiet par viņu, tikai dzīvojiet paša laimēji, un kad Jēzus piesaist jūsu uzmanību ar Svēto garu, jūs pasakāt tam kungam, ka jums ir žēl, tad jūs patiesībā atgriežaties, jūs mainat virzienu un sekojat tam kungam un staigājat ar viņu. Tā ir nožēla, tā ir sirds pārmaiņa. Cik nozīmīgi man ir tikt kristītam? Vai tā nav maz svarīga lieta? Jēzus saka Mārka 16:16, kas tic un top kristīts, tas taps glābts, bet kas netic, taps pazudināts. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs dodamies cauri kristībām. Vai debesīs būs kādi cilvēki, kas nebūs kristīti? Protams. Jēzus pirms nomira runāja ar noziedznieku pirms krusta, un viņš viņam teica, tu būsi ar mani paradīzē, bet viņam nebija laika tik kristītam. Kā ir ar tiem daudziem cilvēkiem pirms Kristus vecās derības laikā? Tur bija Ābrahāms, Dāvids, Mūzes. Nav teikts, ka viņi būtu kristīti. Bet kopš Kristus laika kristības ir simbols grēku nomazgāšanai, nāvei, jaunai dzimšanai, laulībai. Tas ir jūsu dzīves pagrieziena punkts, ko jūs vēlaties, un ar to publiski atzīstat, es sekošu Jēzum. Pēdējie Jēzus vārdi pirms viņš cēlās debesīs bija: tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Vai jūs zinājāt, ka Bībele iesāks ar kristībām? Marka evaņģēlijs un Jāņa evaņģēlijs iesāks ar Jāņa kristītāja kristībām. Un pēdējā lieta visos evaņģēlijos ir tā, ka Jēzus izsūta cilvēkus, lai tie mācītu un kristītu. Iedrošiniet cilvēkus izdarīt šo izvēli, jo tad, kad cilvēks ir kristīts, viņam ir apsolīts, ka viņš saņems īpašu dāvanu, Svēto garu. Cik daudz no jums zina stāstu 2. ķēniņa grāmatas 5. nodaļā par sīriešu ģenerāli vārdā Nāmans? Es nesen viņu pieminēju, Nāmans. Bībelē rakstīts 2. ķēniņa 5. nodaļā, ka viņš bija liels ģenerālis, varens vīrs, svarīgs cilvēks, bet bija kāda problēma. Viņš bija spitālīgs. Viņam bija nauda, viņš bija varens, slavens, bet viņš bija nožēlojams, jo viņš varēja mirt no šīs slimības. Un Bībele salīdzina spitālību ar grēku. Nāmans bija ģenerālis, kam mājās bija daudz kalpu, un gadījās, ka viņa kalpone bija kāda maza meitene, kura runāja ar savu kundzi, bet tā pateica Nāmanam meitenes sacīto: es tiku nolaupīta no Izraēlas zemes, mums Izraēlā ir pravietis vīrs vārdā Elīsa, un ik viens, kas nāk pie viņa ar kādu problēmu, saņem no Elīsas palīdzību. Ja mans saimnieks Nāmans varētu nokļūt pie Elīsas Izraēlā, viņš varētu viņu dziedēt no spitālības. Nāmans varēja nomirt, viņš bija gatavs darīt jebko. Sīrijas ķēniņš nosūtīja Nāmanu ar miljoniem dolāru zelta un apģērbu un sudraba. Viņš nosūtīja Nāmanu ar nelielu grupu pavadošo soldātu, lai tie dotos pie Izraēla ķēniņa. Viņi atnesa vēstuli, kurā bija teikts: es nosūtu šo vēstuli ar Nāmanu, manu kalpu, lai tu viņu dziedinātu no spitālības.
Ķēniņš teica, kāpēc viņš viņu sūta pie manis? Viņš mēģina uzsākt karu. Es nevaru nevienu dziedināt no spitālības. Un drīz arī Elīsa uzzināja par notiekošo, tad Nāmans sūtīja pie Elīsas. Elīsa pie Nāmana neiznāca, bet vienkārši nosūtīja viņam ziņu, sakot, ej un mazgājies Jordānas upē 7 reizes. Un tu būsi šķīsts, tava miesa tiks attīrīta, tava spitālība tiks dziedināta. Jordānas upe nav pārāk liela, es varu pārmest akmeni pāri tai upei. Tur ūdens dažreiz ir tik duļķains, pilns ar odiem, aļģēm, ūdens zālēm. Nāmans domāja, kāpēc gan man būtu jāiet mazgāties Jordānā 7 reizes? Vai jums kādreiz ir bijis jāiet vannā, un jūsu māte piepilda vannu, un jūs visi pēc kārtas ejat vannā, un jums ir jādalās ar to vannas ūdeni? Man tā bija kādreiz jādara. Es biju jaunākais un vienmēr pats pēdējais. Man bija jāiet vannā pēc mana brāļa tajā netīrajā ūdenī. Es domāju, tas nepavisam nav jautri. Daudz no jums nāk no lielām ģimenēm. Kādam no jums ir jāiet vannā pēc 2 vai pēc 3 cilvēkiem, kas jau tur ir mazgājušies, un tur ir kāda netīruma strīpa visapkārt ūdens virsmai. Bet ko jūs teiktu, ja jums būtu jāiet vannā 7 reizes? Ja jūs tiešām esat netīrs, ko jūs teiktu, ja jums būtu jāiet mazgāties dubļainā upes ūdenī 7 reizes? Tad mēs būtu patiešām netīri. Un Nāmans sadusmojās. Viņš teica, ko viņš iedomājās, ka es ietu tajā dubļainajā upē 7 reizes, vai es esmu tik slikts, un viņš dusmīgs devās mājās. Viņa kalpi gāja pie viņa un teica, meister, tu vienkārši dosies mājās, lai nomirtu no spitālības. Tu nevari pat apskaut savu sievu un bērnus, tu tiec izolēts. Varbūt tev tomēr vajadzētu pamēģināt, ko tu zaudēsi. Upe ir tepat. Redzēt mājupceļš uz Sīriju veda gar Jordānas upi. Un viņš teica, nu labi. Viņš izkāpa no karietes, noņēma savus bruņas, viņš paklausīja saviem kalpiem, viņš iegāja ūdenī, iegremdējās 1 reizi, vai viņš saņēma svētību? 2 reizes, vai viņš jau bija tīrs? Kāpēc nē? Ūdens ir ūdens, vai ne? 3 reizes, 4 reizes, vai spitālība vēl bija? Kāda gan tur atšķirība? 4 reizes vai 5 reizes? Tā ir paklausība Dieva vārdam, kas nes svētību. Kad Dievs teica, viņš svētīja 7. dienu, bet jūs sakat, nē, turēšu 3. dienu, vai jūs saņemsiet svētības? Dievs domā to, ko viņš saka. Kad viņš teica Izrēlam, jums jāmaršē apkārt Jērikai 7 reizes, un 7. jums piešķiršu uzvaru. Jūs nevarat teikt, es maršēšu apkārt pilsētai tikai 2 reizes, un tad viss notiks. Tāpēc Nāmans nokāpa ūdenī 5 reizes, 6 reizes. Viņš pagriezās pret saviem draugiem un teica, tas ir pazemojoši, nākšu ārā. Bet draugi teica, vēl tikai 1 reizi, un viņš ienir vēl pēdējo reizi. Viņš iznāca ārā un pamanīja, ka kaut kas ir mainījies. Viss tiek dziedināts, čūlas pazudušas. Bībelē ir teikts, ka viņa miesa kļuva tik vesela kā maza bērna miesa. Un viņš bija šķīsts. Tas ir simbols kristībām. Kad jūs kristāties, tas ir kā piedzimt no jauna. Vai jūs varat iedomāties to ģenerāli? Liels, stiprs, spēcīgs virsnieks, kam miesa bija kā mazam bērnam. Var iedomāties, kā karavīri teica, lai slavēts tas kungs, kapteiņ Nāmen, tu esi šķīstīts, vai es varu pieskarties tavai ādai? Es domāju, tāds liels karavīrs ar mazuļu ādu. Tas nozīmē kristības. Jūs esat karavīrs, jūs esat arī bērns. Ja es teicu, ja jūs nekļūstat kā mazi bērni, jūs nevarat ieiet debesu valstībā. Kā tad ūdens nomazgā grēku? Tas ir noslēpums. Man būs nepieciešama pāris brīvprātīgos skatuves. Ļaujiet man paskatīties. Tu jaunā dāma var nākt uz skatuves. Ļaujiet man doties šeit uz aizmuguri. Tev ir kādi draugi, kas vēlas, lai tu dotos? Tavi draugi tiešām vēlas, jā, lai tu nāc. Tad tev būs pāris lietas. Tas būs kaut kas, kas attēlo, vai tu vēlies uzminēt, sarkans, tās būs Jēzus asinis. Un tas ir mūsu grēks, tie ir mūsu grēki. Vēlies to paturēt? Patiesībā katrai no jums iedošu papīru, uz kur ir uzrakstīts grēks. Dažreiz tas palīdz noplēst taisni, ja nolūkot abos virzienos un pārplēšat. Redzēsim, vai darbojas. Vai tu esi kādreiz grēkojusi? Jā. Kāds ir tavs vārds? Peidža un Džena.
Sludinātājs Daks ir mazliet kurls, jo es pāris gadus strādāju ar motorzāģi. Tā sadalīsim grēkus līdzīgi starp jums. Vai jūs kādreiz esat dziedājuši to dziesmu, kas var nomazgāt manus grēkus? Un kāda tad ir atbilde? Nekas cits kā tikai Jēzus asinis. Tāpēc, ja jūs ņemat savus grēkus un ielikat tur iekšā, paskatīsimies, kas notiks. Mazliet apmais un pārliecinies, ka tie ir kristīti. Turpini. Paskaties uz to. Un kā ir ar tevi? Vai tu arī savus vēlēs tur ielikt un paskatīties, kas notiek? Es zinu, neuztraucies, tās nav asinis, tā ir pārtiks krāsviela, viss būs kārtībā. Vai tas nav pārsteidzoši? Tie ir pazuduši. Kas ar tiem notika? Var sajust vēl kāds burtu daļiņas. Kad jūs atzīstat savus grēkus Jēzum un tiekat kristīti, kur paliek grēki? To vairs nav jūsu rokās. Vai jūs atkal tos varat salikt kopā, vai tie vienkārši ir prom? Kad mēs atzīstamies savos grēkos un tiekam kristīti, Jēzus nomazgā mūsu grēkus un šķīsta mūs. Tas ir teikts Atklāsmes grāmatā. Taisnie ir mazgājuši savas drēbes un padarījuši tās tīras Jēzus asinīs. Kā kaut kas var kļūt tīrs asinīs? Vai atceraties kādā no iepriekšējām dienām, kad jūs ielējāt to īpašo ķīmiju? Sarkanais bija prom, tas palika balts. To var izdarīt tas kungs caur Jēzus asinīm. Liels jums paldies, varat atgriezties savās vietās. Tāpēc Nāmans iznācis no ūdens varēja doties uz mājām, lai priecātos. Viņš varēja būt kopā ar savu sievu, runāt ar pilsētas ļaudīm. Viņš varēja būt laimīgs. Vai zināt, ko Nāmans darīja, kad viņa spitālība tika nomazgāta? Viņš atgriezās pie Elīzes, lai pateiktos viņam. Viņš vēlējās viņam iedot dāvanu, viņš jutās tik pateicīgs, ka viņa spitālība tika nomazgāta, un Jēzus var nomazgāt arī jūsu grēkus un dot jums mūžīgo dzīvību. Vai ir nozīme tam, kā mēs tiekam kristīti? Jūs zināt, ka dažādās draudzēs krista dažādos veidos. Daži krista apsmidzinot, daži iegremdējot, daži krista aplejot, dažās baznīcās kristīja uzkaisot rožlapiņas, citās baznīcās kristīja iebāžot galvu ūdenī 3 reizes, vēl citās baznīcās krista bērnus, apsmidzinot tos, kādās baznīcās krista pat ar sāli, uzbarot sāli. Daži vienkārši runā vārdus pa telefonu. Tātad mums ir dažādas baznīcas ar dažādām metodēm, bet cik daudz kristību veidi vispār ir minēti Bībelē? Ir viens Dievs, sakiet kopā ar mani, viena ticība, un ko jūs to lasāt? Viena kristība. Ir tikai viena patiesa bībeliska metode, ko jūs varat ieraudzīt cauri visai Bībelē, kā cilvēki tika kristīti. Jēzus tika Jāņa kristīts Jordānā, un tūdaļ no ūdens izkāpis, vai Jēzus tika apšļakstīts? Vai arī viņš tika iegremdēts? Vai zināt, ko nozīmē iegremdēts? Tas nozīmē, ka viņš tika iegremdēts un atkal tika pacelts. Tur ir teikts, ka viņš redzēja debesis atvērtas un svēto garu kā balodu uz viņu nolaižamies. Varat par to lasīt Jāņa 3:23, bet arī Jānis kristīja Ajonā netālu no Salimas. Salima nozīmē miers, jo tas bija tāds liels paplašinājums upē, kur ūdens bija rāms un mierīgs, jo tur bija daudz ūdens. Ja bībeliskā ūdens metode ir apkaisīšana vai apsmidzināšana vai apliešana, kāpēc Jānim bija nepieciešama upe? Redziet, veids, kā Dievs mums saka kaut ko darīt, ir ļoti nozīmīgs. Grieķu vārds baptizo vienkārši nozīmē iemērcēt, iegremdēt, ienirt zem ūdens, iegremdēties. Es reiz dzirdēju par kādu sludinātāju. Jūs zināt, kas ir svētais vakarēdiens, vai ne? Tad, kad jums ir sadraudzība ar draudzi, un ko mēs izmantojam šajā sadraudzībā? Kādus simbolus maizi, un tā simbolizē Jēzus ķermeni, un vienogu sula simbolizē Jēzus asinis. Vai tās ir īstas asinis? Vai tas ir viņa fiziskais ķermenis? Tie ir simboli. Tā kā tie ir tikai simboli, vai tas būtu normāli, ja es vienogsulas vietā izmantotu 7-up dzērienu? Jo Jēzus taču mums teica, ko izmantot. Es dzirdēju par sludinātāju, kas teica, mums būs sadraudzības dievkalpojums draudzē, un tā kā mēs zinām, ka maize ir vīnogu sula, tie ir tikai simboli, tāpēc vīnogu sulas un maizes vietā mums būs Coca-Cola un hamburgeri. Un mēs to sauksim par, bet tā jau ir zēmošana. Un mēs to sauksim par sadraudzību. Vai tas būtu piemēroti?
Nē, tātad, kad Dievs mums prasa kaut ko darīt noteiktā veidā, Viņš vēlas, lai mēs sekojam Bībeles patiesībām šajos jautājumos. Kāda tad ir bībeliskā metode kristībām? Vai zināt, dažreiz, kad cilvēkus kristīja, viņus vienkārši nedaudz apšļaksta, bet tās nav kristības. Tā viņi apšļaksta cilvēkus, kad tie ir vēl tikai zīdaiņi, bet ziedainis nav pietiekami vecs, lai viņš saprastu, kas īsti notiek. Ir vēl kāds notikums Bībelē. Evaņģēlists Filips, kas bija svētā gara vadīts, dodas pa ceļu Gazas virzienā tuksnesī. Ejot pa šo ceļu, viņš satika cilvēku, kas bija kasieris Etiopijas karalienes Kandases galmā. Viņš brauca savā karietē un lasīja Bībeles pravietojumus. Dieva gars Filipam teica, lai viņš turas blakus karietei. Šis cilvēks bija pirmais stopētais Bībelē. Filips jautāja viņam, vai tu saproti, ko tu tur lasi? Un viņš atbildēja, kā es varu zināt, ja neviens man nepamāca, vai tu vēlētos ienākt pie manis un paskaidrot, kamēr braucam? Viņš lasīja Bībelē pravietojumu par Jēzu, un Filips sāk sludināt, te ir rakstīts par Jēzu Mesiju, viņš nāca un nomira pirms pāris nedēļām. Un viņš ir tas, ko mēs gaidījām. Vīrietis teica, tās ir brīnišķīgas ziņas, es tās pieņemu un ticu, un viņš vēlējās zināt, vai viņš var tikt kristīts. Filips viņam teica, ja tu tici no visas savas sirds, viņš teica, te ir ūdens, un viņš varēja norādīt uz okeānu, jo viņi brauca gar okeānu malu. Vai tā varēja būt arī oāze? Tāpēc ievērojot, kas Bībelē ir tiek teikts, viņi nokāpa ūdenī, un kad viņi izkāpa no ūdens, Filips piepeši izgaisa un attapās, ejot uz Asdotu. Tas ir pirmais piemērs Bībelē, kad kāds ir ticis aizrauts no vienas vietas uz otru. Filips tika atvests pie šī cilvēka tāpēc, lai viņam varētu pasludināt patiesību un viņš varētu tikt kristīts. Un tas bija tik svarīgi, ka viņš palika ar viņu līdz kristību brīdim, lai evaņģēlijs tiktu izplatīts visā Etiopijas valstī. Un līdz ko viņš bija nokristīts, tā Filips izgaisa. Viņš devās sludināt kaut kur citur, bet ir teikts, ka viņi abi nokāpa ūdenī un abi iznāca ārā no ūdens. Daudzās baznīcās ir pazaudēta šī nozīme. Kāpēc šis simbols, veids un metode ir tik ļoti nozīmīgs? Kādu citu nozīmīgu simbolu kristības attēno? Viņš teica, ko tu tagad vēl vilcinies, celies un liecies kristīties un nomazgā savus grēkus, piesaukdams tā kunga vārdu. Es nezinu, kā tas ir ar jums, bet man, kad es dažreiz smagi strādāju, īpaši es strādāju ar automašīnām, es pārlieku tāds netīrs, nosvīts ceļains, un tas ir tik jauki, ka var dienas beigās nomazgāt visus putekļus un netīrumus un justies tīrs. Kristības jums dod tādu sajūtu, ka jūs esat tīri no saviem grēkiem, neatkarīgi no tā, ko jūs būtu izdarījuši. Ja cilvēki nožēlo savus grēkus, izsūdz tos, viņi tiek kristīti, viņi var visu sākt no jauna. Vai jūs zināt, kāds ir apsolījums? Kad jūs tiksiet kristīti, ir teikts, jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Kad Jēzus izdarīja savu pirmo brīnumu? Pirms savām kristībām vai pēc tam? Pēc tam Jēzus nedarīja nekādus brīnumus, par ko mēs zinātu, pirms viņš kristījās. Viņš sāka savu kalpošanu. Bībele mums apsola apstuļu darbu grāmatas 2. nodaļā. Pēters saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu dāvanu. Vai Dievs jums vēlas dot dāvanu? Jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, kā tas ir apsolīts jums un jūsu bērniem. Un tik daudziem, kā kungs Dievs sauks. Viņš vēlas dot tev ne tikai dāvanu, viņš vēlas tev dot svētā gara dāvanas. Labi, man būs nepieciešams brīvprātīgais, iepriekšējā reizē izvēlējos meiteni, tāpēc šoreiz es paņemšu puisi. Ļaujiet nākšu uz šo pusi. Labi, nāc šeit augšā. Sludinātājam Dagam ir izveidojies ieradums, un es pateikšu patiesību. Es neesmu pārliecināts, kur mēs to atradīsim. Kāpēc gan mums kopā nepaskatīties šeit? Es vēlos, lai tu paņem to kasti. Satver to kārtīgi. Labi, te nu būs. Es vairākus gadus vācu Šveices armijas nažus. Un šī naža nosaukums ir čempions. Gadiem es to nesāju sev līdzi. Gadiem tas vienmēr ir bijis pie manas jostas. Bet ir problēma. Pēc 11. septembra man ar vairākiem no tiem bija jāšķirās, jo es tos aizmirsu noņemt no savas jostas, un dodoties caur lidostas kontrolas postaņiem, viņi teica, mums tev tas būs jāatņem. Viņi atņēma manus nažus, tāpēc tagad es tos iesaiņoju somā. Un te ir knaiblis, un uz tā ir 2 naži. Tas ir ļoti parocīgs.
Un tā ir arī pincete, ar ko var viegli izņemt šķembas. Un tas ir zobu bakstāmais. Es to lietoju. Vēlies pamēģināt? Nē? Nu labi. Un tu vari parakstīt $1,000,000 čeku ar šo pildspalvu, kas tur ir. Tur ir arī tāda lieta, par ko lielākā cilvēku daļa nemaz nezina. Tur ir kāda smaile, kur ir iekšā apslēpta neliela adata. Te ir viss nepieciešamais. Un, ziniet, man nav liela kolekcija, un sludinātājs Daks cenšas būt diezgan taupīgs. Bet kādu dienu es sev nopirku Ziemassvētku dāvanu, apsēdies šeit uz mazu brītiņu. Kāds ir tavs vārds? Drū. Tu būsi priecīgs, ka tu tika pasaukts tieši tagad. Vai tu zini, kas tas ir? Tas ir Šveices armijas nazis. Bet šo sauc par lielo monstru. Tas ir lielais tēcis visiem Šveices armijas nažiem. Tas nav pārāk praktisks turēšanai kabatā. Bet uz tā ir gaisma, uz tā ir kompass un uz tā ir pulkstenis. Es vēl joprojām neesmu to aktivizējis. Un te ir noslēpta neliela pildspalva. Paskaties, šis ir, lai izņemtu šķēmbas. Ja jums ir jāslabo brīlis, jūs varat šo nost paņemt, un te ir maziņš skrūvgriezītis, ar ko varat salabot tās. Šeit ir visi rīki. Vai jūs redzat? Jūs varat samainīt savus rīkus, un ir dažādi veidi, un kādi 5 naži. Ja vēlaties aizdedzināt uguni, palielināmais stikls. Ja jūs vēlētos redzēt to šķēmbu, jums tad ir jāizņem knājiebles, stiepļu griezēji. Tiem man tik ļoti patīk. Šis tik ir lieliski. Un arī zobu bakstāmais. Tam ir urbis, tam patiesībā ir viss, ko jūs varat iedomāties uz Šveices armijas naža. Bet kad tu nāc pie Dieva, Viņš apsola tev dot svētā gara dāvanas. Ne vienkārši dāvana, bet svētā gara dāvanas, un tās ir visdažādākās lietas, ko tu vari pat nenojaust. Bet, kad viņš tev dod savu svēto garu, tu paskaties tajā sarakstā ar svētā gara dāvanām, ko var atrast 1. Korintiešiem 12. nodaļā un citās vietās Bībelē. Tur ir tik daudz lietu, par kurām mums nav ne mazākās nojausmas, ka mēs to varētu darīt. Es pat nezināju, ka es varēju spēlēt ģitāru, līdz es tiku kristīts. Es nezināju, ka es varu stāties cilvēku priekšā un mācīt. Par daudzām lietām man nebija ne jausmas, bet Dievs dod šīs dāvanas, kad mēs sākam lietot, un viņš saņem un dod mums vēl vairāk. Un es tev ļaušu paturēt šo mazo nāzi, labi? Aplaudēsim viņiem. Jūs ne tikai saņemsiet svētā gara dāvanas, Bībelē ir teikts, ka tā ir kā laulība. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Bībele saka, ka draudze ir kā Kristus līgava. Lai 2 cilvēki varētu kļūt par vīru un sievu, kas viņiem ir jādara? Viņiem ir jāprecās, un to sauc par kāzām. Kristības kristietim ir tikpat nozīmīgs kā kāzas laulībā. Kāzas ir ceremonija, kur vīrietis un sieviete tiek savienoti un kļūst par vienu. Kristības ir tāpat kā būt precētam ar Kristu. Vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu darīt publiski? Meitenes, vēlos jums uzdot jautājumu. Ja jums būtu kāds zēns, ar ko jūs draudzētos, kad jūs būsiet kļuvušas vecākas, un viņš teiktu, es tevi mīlu un vēlos tevi precēt, bet es nevēlos to par nevienam stāstīt. Vai jūs vēlētos ar viņu precēties? Kāpēc? Viņam ir kauns no manis. Viņš saka, es tevi mīlu, es tevi gribu precēt, bet darīsim to slepeni. Arī tad, kad notiek kristības, vai zinājāt, ka tās ir parasti publiskas? Vai jūs zinājāt, ka Jēzus aicināja cilvēkus, viņš to darīja publiski? Visu klātbūtnē Jēzus aicināja Pēteri, Andreju, Jākabu, Jāni, Mateju. Viņš teica, nāciet un sekojiet man. Sekojiet man, ja jūs izvēlēsieties sekot Jēzum, nekaunieties no viņa. Ja vīram ir kauns par savu sievu, viņa nevēlēsies viņu presēt, un tieši otrādā. Ko vēl attēlo kristības, un kāpēc tas ir svarīgi? Bībelē ir teikts, ka mēs tiekam apglabāti kopā ar viņu caur kristībām. Tad, kad cilvēks tiek kristībās pagremdēts zem ūdens tikai uz brīdi, bet pēc tam atkal tiek piecelts, tas ir tāpat kā viņi tiktu apglabāti, bet tad atkal tiek augšām celti. Un varbūt jūs to neesat redzējuši, bet pirms bērniņš piedzimst, viņš ir mammas vēderā, un viņš tur atrodas ūdenī. Un, kad ūdens izlaužas, tas nozīmē, ka arī bērniņš nāk.
Bērniņš iznāk no ūdeņiem, ieelpo savu pirmo elpu. Varbūt esat redzējuši skatus, kur bērniņš ir tikko piedzimis, bet neelpo, tāpēc dakteris paceļ viņu, uzšauj pa dupsi, un jūs visi zināt, kur tas ir. Un bērniņš sāk raudāt, un viss ir tik laimīgi. Bērniņš raud. Zināt, kad jūs nožēlojat savus grēkus un piedzimstat no jauna, tad ar jaunu dzimšanu ir arī kādas asaras, bet Dievs un viņa eņģeļi smaida. Bībele saka, pazemo sevi tā kunga priekšā, viņš tev paaugstinās, tev būs prieks. Tas varētu būt tā, ka pa nakti jūs raudat, bet no rīta nāk prieks. Tas ir kā abadījums. Un ja nu jūs, piemēram, dzīvotu kādā laukumājā, kur mēdz teikt, iznes atkritumu maisu mājas aizmugurē un aproc tos. Un tev iedot atkrituma maisu, un tu tos iznestu aizmugurē, nosvēst uz zemes, paņemtu nedaudz zemes, apkaisītu to, un kad atgrieztos mājās, jums jautātu, to apraki atkritumus? Jā, es tos apraku, bet nākamajā dienā ienot jau visu iznēsājuši pa pagalmu, un vecāki to teiktu, bet tu taču teici, ka tos apraki. Jā, es uzkaisīju mazliet zemes pa virsmu, tas taču ir tas pats, bet tu taču tos neapraki. Daži cilvēki saka, ka apkaisīt ir tas pats, kas, ja cilvēks tiek iegremdēts, bet tas nav tas pats. Iegremdēts nozīmē, ka jūs esat zem ūdens, jūs aizturat savu elpu uz brīdi, kā nāvē, un tad jūs iznākat no ūdens. Tas ir kā jauna bērna piedzimšana. Es reiz kristīju kādu vīru, un es esmu redzējis, ka arī citi tā dara. Šis vīrs teica, sludinātāji, dag, kad tu mani kristīji, es vēlos, lai tu paturi mani ilgāk zem ūdens. Parasti sludinātāji iegremdē un tad uzreiz ceļ ārā. Nav nepieciešams cilvēku turēt ilgi, bet šis vīrs teica, kamēr es būšu zem ūdens, es vēlos pielūgt. Nebaidies, es esmu labs peldētājs, tu vienkārši paturi mani zem ūdens. Es saspiedīšu tavu roku, kad būšu gatavs atkal celties. Un es jautāju, vai tu esi pārliecināts? Viņš atbildēja, neuztraucies, viss būs labi. Tas ir mans svarīgs notikums, ka tu mani iegremdē paturi ilgāk. Un es tā izdarīju, un viss noritēja labi. Bet es dzirdēju arī par kādu citu sludinātāju. To darīja ar kādu spāņu džentelmeni Ziemeļkalifornijā. Viņš viņu kristīja ezerē, un visa ģimene bija sapulcējusies krastā. Un pirms iešanas ūdenī viņš teica, paturi mani ilgāk, un es saspiedīšu roku un tad celu. Es vēlos pielūgt, kadmēr esmu zem ūdens. Sludinātājs teica, nu labi, bet viņa ģimene neko par to nezināja. Viņš satvēra to vīru, pateica kristību vārdus un iegremdēja un turēja kādu brīdi. Un izskatījās, ka ar vīrieti viss ir kārtībā, bet ģimene sāk saukt, viņš cenšas viņu noslīcināt. Un viņi jau gribēja viņam uzbrukt, tad vīrs saspied sludinātāju roku un atkal viņu piecēla augšā. Tas attēlo to momentu, kā bērns piedzimst. Tā ir jauna dzīve, ievilkt elpu. Bībele saka, ka arī mums vajadzētu staigāt atjaunotā dzīvē, jo mēs esam augšām celti ar kungu. Es dzirdēju interesantu vēstures stāstu. Tas ir par Henriju Braunu un kasti. Viņš bija vergs. Zināt šo stāstu, viņš bija dzimis 1813. gadā, 33 gadu vecumā. Viņam bija ļoti grūts dzīves posms, jo viņš strādāja pie briesmīga saimnieka. Viņam bija sieva un bērni. Un viņam neko nesakot, saimnieks pārdeva viņa sievu un bērnus kādam citam. Un viņš teica, nu jau vienreiz pietiek. Viņam bija draugs, ka viņš teica, es vēlos, lai tu man uztaisi kasti, kas būtu 60 x 60 x 90 cm liela, ieliec tur mazliet ūdens, nedaudz izpolsterē, izurb nelielu caurumu gaismam, un es paņemšu pāris cepumus. Un tu ienaglo mani tai kastē un aizsūti uz to Filadelfiju, jo tur ir kādi cilvēki, kas palīdz izglābt vārgus. Aizsūti man uz to adresi. Tas draugs tā izdarīja. Viņš atzīmēja uz kastes šī puse uz augšu. Viņš nevēlējās, ka draugs tiktu apgriezts otrādāk. Tas bija uzrakstīts visapkārt kastei. Viņš brauca vilcienu vagonā, tad ar vilcienu citu. Viņš tika kratīts. Viņi ignorēja uz kastes rakstīto kādu brīdi. Viņu uzlika otrādāk, bet viņš nedrīkstēja izdvest ne vārdu. Tur bija karsts, viņš knapi varēja palpot, tas nebija viegli. Viņš 27 stundas atradās tajā kastē. Beidzot viņu piegādāja beikariem Filadelfijā, un tur viņu atbrīvoja. Un visu atlikušo dzīves daļu viņš palīdzēja citiem cilvēkiem nokļūt brīvībā. Kad jūs esat ticis kristīts un atbrīvots no grēka, jūs vēlaties palīdzēt arī citiem cilvēkiem kļūt brīviem. Āmen! Vai man ir jāpievienojas draudzē, kad esmu kristīts? Vai varbūt es vienkārši varu teikt, esmu kristīts un tad tāds kā brīvdomātājs kristietis. Es staigāšu ar to kungu, tikai es un mans kungs, un man neviens nav vajadzīgs. Es nevēlos doties uz draudzi, jo tur ir tādi problemātiski cilvēki. Vai mums tā vajadzētu darīt? Bībele saka, mēs visi esam vienā garā kristīti ar vienu miesu. Vai jums ir jābūt daļai no šī ķermeņa? Un kristības ir ceremonija, kurā jūs kļūstat daļa no šīs miesas, no Jēzus draudzes.
Un Bībele saka, ka viņš ir miesas galva, Kolosiešiem 1:18, draudze. Mēs esam kristīti Kristū. Un kad kāds saka, ka ir kristietis, bet neiet uz draudzi, tad tur ir kāda problēma. Es nerunāju par tiem, kas ir slimi un nevar doties, ka viņi dzīvo ļoti tālu, bet ja kāds saka, es būšu kā pirksts pats no sevis vai auss pati no sevis, viņi pārāk ilgi nepastāvēs. Visām dažādajām ķermeņdaļām ir jāstrādā kopā. Mums ir jābūt saistītiem. Amen. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Dievs vēlas, lai mēs visi būtu daļa no draudzes. Tie, kas tika glābti, tika pievienoti Kristus, Jēzus miesai. Kristus miesa ir viņu templis, un mēs visi esam dažādas ķermeņa daļas. Viena no mums ir muti, citi acis, citi ausis, kādas smadzenes, pēdas, rokas. Mēs visi strādājam kopā ar mūsu dažādajām garīgajām dāvanām. Un, kad tu tiec kristīts, Dievs tev dod kādas no tām garīgajām dāvanām. Vai tu varētu būt pārāk slikts, lai tiktu glābts? Kā jums šķiet? Jūs neesat tik slikti grēcinieki, ka Dievs nevarētu būt jūsu glābējs. Vai Dievs Bībelē ir glābis meļus? Vai ir glābis zagļus? Zaglis pie krusta. Vai Dievs ir glābis slepkavas? Mūzus kādu nogalināja. Arī Dāvids kādu nogalināja. Vai cilvēkus, kas pārkāpa laulību, kā Dāvids un citi. Dievs ir ļoti žēlīgs. Tāpēc nedomājiet, es esmu pārāk slikts Dievam, vai jau pārāk daudz esmu grēkojis. Vai zināt, ka Dievs ir visspēcīgs un viņš var piedot tavus grēkus? Un kā mēs varam saņemt piedošanu? Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no cik daudz? No visas netaisnības. Dievs tevi šķīstīs, apsolījums ir, katrs, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Vai Jēzus atstumj kādu, kas nāk pie viņa pēc piedošanas? Vai jūs varat Bībelē iedomāties kādu, kas nāca pie Jēzus pēc piedošanas, bet viņš viņu sūtīja prom? Visi, kas nāca. Spitālīgie teica, kungs, es esmu pilns ar spitālību, bet ja tu vēlies, tu vari man šķīstīt. Jēzus teica, es gribu. Viņš pieskārās viņam un šķīstīja to. Un aklais teica, kungs, ja tu vēlies, tu vari atvērt manas acis, un viņš teica, es vēlos. Viņš pieskārās viņam un atvēra viņa acis. Tas kungs atvēra nedzirdīgo ausis, tas kungs dziedināja visdažādākās sērgas, kad cilvēki nāca pie viņa, jo viņiem bija vajadzība. Kā es varu zināt, ka esmu gatavs tapt kristīts? Vai ir kāds noteikts vecums? Cik vecs bija Jēzus, kad viņš devās ar Jāzepu un Mariju uz templi? 12 gadus vecs, un tas nenozīmē, ka kāds nevarētu būt gatavs ātrāk, vai varbūt arī vēlāk. Kā vispārēju principu man patīk teikt, ja tu esi pietiekami vecs, lai būtu pazudis, tu noteikti esi pietiekami vecs, lai varētu tikt glābts. Es patiesībā citēju Džeimsu Vaitu. Ja jums ir savi personīgie svētbrīži, un ja jūs pavadāt laiku ar to kungu, ja jūs saprotat galvenās mācības un pieņemat lēmumu, sakot Jēzum, vai jūs mīlat Dievu, un vai esat ieaicinājuši Jēzu savā sirdī? Un te būs pats nozīmīgākais, vai jūs esat gatavi atteikties no saviem sautīgajiem pasaules ceļiem un sekot Jēzum tāpēc, ka viņu mīlat. Tā ir viena no vissvarīgākajām lietām. Tagad man būs vajadzīgi. Ļaujiet man paskatīties. Labi, tu šeit. Man ir nepieciešams kāds liels puisis. Viņš ir tas. Labi. Es tev parādīšu kaut ko šeit. Vai zini, kas tas ir? Tā ir burka. Tas būs velns. Te nu būs. Tā būs pasaule. Knapi varu iebāzt šeit savu roku. Un knapi varu arī izvilkt. Ja es mēģinu izvilkt to pasauli, vai tu to vari noņemt no manas rokas? Au! Es par to iesniegšu sūdzību. Mēs to nevaram, ja censtos pie tās turēties. Paskatīsimies, kā tev izdodas. Labi, sludinātāja Ross, vai tu varētu nākt mums palīgā? Tev patīk kādas lietas pasaulē, bet Bībele saka, nemīli pasauli vai lietas, kas ir pasaulē. Katrs, kas mīl pasauli, ieliec tur savu roku, satver to savā dūrē. Labi, tā nu tas ir. Tev tas sanāk? Jūs sakāt, es gribu pasauli, bet velns
Viņš izmanto pasauli, lai atturētu jūs no brīvības. Tāpēc, ka mēs to neatlaižam. Atbrīvo to uz brīdi. To var izņemt savu roku. Un redz, tu esi brīvs. Vai zini, ko viņi dara Āfrikā? Sludinātais Ross ir no turienes. Tā viņi ķer pērtiķus, paņem kokosrieksta čaulu, izveido tajā nelielu caurumu, piestiprina kokosriekstu pie zemes un pa vidu tam iebar pērtiķu iemīļotāko ēdienu. Pērtiķis skatās riņķī, pieskrien, iebāž savu roku, satver riekstus. Arī tu iebāz roku un satver pasauli. Un tad nāk mednieki, un tad pērtiķi cenšas aizmukt, bet tie nav tik gudri, lai riekstus atlaistu. Tāpēc mednieki viņus noķer, un pērtiķi kļūst par vergiem. Nu, tu vari atlaist. Es tev iedošu kādas pasaules. Aplaudēsim viņiem. Kāds bija tavs vārds? Lūks, labi pastrādāts. Tu to vari paņemt. Jums tā ir jāatlaiž. Pasauli. Ja mēs mīlam pasauli un lietas, kas ir pasaulē, televīziju, spēles, ēdienu, apģērbu, vēlns cenšas mūs sagūstīt ar grēcīgām lietām pasaulē, un mēs domājam, es tikko to dabūju, bet kamēr viņš vien jūs var paturēt un jūs tās neatlaižat, Kristus teica, ja jūs sakosit, jums ir jāizliedz sevi, jāņem savs krusts un jāsako man. Jūs būsiet brīvi. Ja jūs centīsieties dabūt lietas, kas ir pasaulē, ko jūs labāk gribētu? $100 šodien vai $1 miljons pēc nedēļas? $1 miljons pēc nedēļas esat gudri, bet dažreiz mazi bērni, ja viņiem saka, tu gribi šo cepumiņu tagad vai 12 rīt no rīta, viņi saka, to vienu cepumiņu tagad. Ko jūs labāk izvēlētos baudīt? Grēka prieku šajā dzīvē, zinot, ka mirsiet un būsit pazudis, vai tos neizbaudīt, bet saņemt mūžīgo dzīvību? Jā, daudz cilvēku saka, es neesmu drošs, vai es būšu glābts, tāpēc es vēlos atteikties no mūžīgās dzīves, lai varētu tagad baudīt grēka priekus. Ja kāds vīrs nāk pie jums un teiktu, es tev iedošu $1 miljons un atvaļinājumu uz 3 mēnešiem Orlando, jūs varēsiet doties uz Disneylandu, uz Universal studiju. Tā ir atrakcija pilsēta lielākā pasaulē. Jūs vienkārši varētu doties no viena parka uz otru, tas būtu kā aizsniegt virsotnes. Visaizraujošākais laiks jums tur būtu. Jautri spēles braucieni, rotaļlietas, $1 miljons, un jūs teiktu, wow, tas izklausās lieliski. Bet, kad būs beigušās šīs 90 dienas, es tev iemetīšu uguns jūrā. Vai jūs tad spētu izbaudīt šādu piedāvājumu? Katru reizi, kad jūs dotos nākamajā braucienā, jūs domājat, oi, tikai vēl 29, tikai 28 dienas. Jūs neko nevarētu izbaudīt, zinot, ka tas nebeigsies labi. Bet, ja kāds nāktu pie jums un teiktu, lūk, tev būs jāpanes šī nasta, bet ceļa beigās, kad tu būsi galā, tev būs mūžīgā dzīvība. Tā nasta tad liktos tik viegla, un jūs domājat, es satikšu drīz Jēzu, un man būs mūžīgā dzīvība, un tas būs daudz vieglāk būt par kristieti, nekā izbaudīt īslaicīgos grēka priekus. Kā jūs varat zināt, ka esat gatavi kristībām? Jums katru dienu ir svētbrīži, jūs lūdzat, un katru dienu lasat Bībeli, nožēlojat savus grēkus, atzīstat tos, jūs mācaties, kā priecīgi darīt savus darbus un ikdienas pienākumus, tā it kā jūs tos darītu Jēzum. Jūs saprotat galvenās Bībeles mācības? Varētu būt kādi solījumi kristoties, ir apmēram 12 tādi, kad jūs saprotat galvenās mācības. Ko Jēzus saka Bībelē? Kad viņš tika kristīts, tas bija simbols tam, kas mūs sagaida. Un kad Jēzus tika kristīts, kas tad notika? Bībele saka, viņš iznāca no ūdens, debesis bija atvērtas. Vai Jēzus tika kristīts, jo viņš grēkoja? Vai Jēzus jebkad ir grēkojis? Nē. Kāpēc tad Jēzus tika kristīts? Tas bija piemērs mums. Vai zināt, ka Jēzus tika kristīts to dēļ, kuri nevar tikt kristīti? Jēzus iznāca no ūdens, debesis atvērās, un arī tad, kad jūs tiekat kristīti, debesis tiek jums atvērts jaunā veidā. Un viņš redzēja garu nolaižamies, Dieva garu nolaižamies. Dieva gars ienāk arī jūsu dzīvē un dod jums īpašu spēku. Kāda dzīvnieku veidolā tas nāk? Kā balodis, jo tas ienes mieru jūsu dzīvē. Tad viņš dzirdēja balsi. Jūs dzirdēsiet arī Dievu uz jums runājam, un ko tā balss teica? Jūs esat mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Kad jūs tiekat kristīti, ko Dievs jums saka? Man ir labs prāts uz tevi, es esmu priecīgs ar tevi. Tu esi adoptēts Dieva ģimenē. Dievs tevi sauc par savu dēlu vai savu meitu, un gadīsies arī pieļaut kļūdas.
Vai kādam no jums ir mājdzīvnieks, suns vai kaķis, un jūs viņus dabūnat, kad tas ir tikai kucēns vai kaķēns, jūs viņu atvedat mājās un sakat, labi, tagad tu esi daļa no ģimenes? Un kucēnam ir gadījies gramošanas sistēmas negadījums viesistabā, un jūs sakāt, ak, tu, smirdīgais suņuk, es tev vedīšu atpakaļ uz zooveikalu. Vai tā jūs sakāt? Nē, viņš ir daļa no ģimenes, jūs vienkārši savācat un mēģināt viņu apmācīt. Un ja kaķis ieķers aiz nagiem aizkaros un saplēš tos, jūs sakat, ak, tu ļaunais kaķēni, es vedu tev apakaļ. Vai arī jūs tomēr sakāt, tu esi daļa no ģimenes, mēs mēģināsim mazliet apgriezt tavus nadziņus un mācīt to tā nedarīt. Kad jūs tiekat adoptēti, Dievs jūs mīl vairāk nekā jūs mīlat savu dzīvnieciņu. Un tu esi viņa bērns pat tad, kad tu pieļauj kļūdas. Bet, kad tu esi atdevis savu dzīvi viņam un saki, kungs, es esmu ticis kristīts, izvēlos sakot tev, es vēlos būt kristietis, viņš dod jums savu svēto garu.